Es tā īsumā pēc pārbaudas spēlēm uzmetu, ja viņš spēlēs tās 32 minūtes, tad tur vajadzētu būt kaut kādiem 18+8 pēc šīs spēles ritējuma ar normāliem procentiem, ja mēs izlīdzinām uz normu, jo viņš tomēr meta visam virs normas. Un, ja mēs to visu izlīdzinām, tur briest kaut kāds 18+8 šo sezonu, kas, manuprāt, ir ok uzvarošā komandā. Man liekas, ka tas varētu būt normāli, jo, protams, ka tomēr ir daudz cilvēku, kas ir pagājuši, ka 3 komandas biedri ir All-Stāri bijuši, un skaidrs, ka tur virs 20 var būt, bet droši vien, ka tas būs bišķiņ zem. Procenti, es domāju, ka būs labi, jo viņam tie metieni izskatās diezgan labi un stabili, un arī tos, kos viņš neiemet, viņi visi bija tādi, neviens tāds bezcerīgs metiens nebija. Tomēr es domāju, ka ar to visam vajadzētu būt ok, jo arī pagājušā sezona, ja mēs ņemam momentu no kaut kāda decembra vidus, viņš tur sāka teipot ar teipu savu roku un saka, baigi man labi, tagad es tur jūtu. Es domāju, kas tas tāds, zini, kaut kāds bērna prikols aptuveni. Bet viņš kopš tā laika, viņš to pateica, un viņam bija 46% trīspunktnieks, 93 sots un kaut kāds 54 vai 56 field goal percentage. Kosmiski rādītājumi. Diezgan pietiekami ilgi, tomēr 5 mēnešu griezumā. Ja viņš tos ciparus tieši ar to teipu slaveno kaut kādu mistisko, maģisko burvju teipu, viņš turpinās mest ar tādiem procentiem, protams, ka tas Bostonā uzreiz to visi skatās, visi vērtē, un es domāju, ka tur arī kaut kāds All-Star games varētu būt diezgan ticams, ja viņš tiešām tādus ciparus atnes, un ja viņi ir pirmie vai otrie austrumos. Tur varētu būt 3-4 Bostonas spēlētāji pretendenti. Ir tādi bijuši gadījumi. Atlanta vienreiz ar 4, Golden State ar 4. Tā kā es domāju, ka tas nav nemaz tik nerealistiski. Un es domāju, ka visticamāk, ņemot vērā pārbaudas spēles, liekas, ka viņš varētu būt tomēr 3. opcija, un tad Drew Holidays varētu būt 4. Tā kā, tas ir tas, kā es to redzu. Viņš būs droši vien pamata spēlētājs, 32 minūtes, 18+8. Viņi ir 1. vai 2. Iespējams All-Stars. Un viss ir labi. Tikai jāskatās, kādi ir tie blakus apstākļi, ko mēs tagad neparedzam. Bet viss uz šo brīdi ir tā, manā skatījumā. Jā.